viss sākās trimdā. Tautas frontes laikā. Es Zviedrijā biju labu laiku, 10 gadus strādāju Zviedrijas ārpolitikas institūtā. Nu, un tad es strādāju Tautas frontē. Mēs Tautas frontes Zviedrijā nodaļu. Zviedrijā nodibināja Tautas frontes nodaļu Zviedrijā. Nu, un tad, kā jūs ziniet, Latvija atguva savu neatkarību. Nu, un es paliku bez darba. Mēs jopāju. Bet redziet, jo es biju visu laiku teicis, nu, ko cita jādara, jā, tagad jāatgriežas Latvijā. Nu, tad man ienāca prātā tas, ka es faktiski neko citu nezinu, kā tikai to darbu, ko es darīju Zviedrijas ārpolitikas institūtā. Un tur es biju palīgs pētniekiem rakstīt lielos drošības jautājumus, risināt. Un pats arī žurnalistiskā kaut ko arī rakstīt. Un vien brīdi es arī biju institūta direktora, kā saka, no asistents, jā, palīgs, kārto institūta lietas. Nu, un tad man ienāca prātā, tā, ka viņi visi neņem man nopietni, ka es teicu, ka Latvija kādreiz būs brīva. Viņi man paši vēlāk to atzinās, viņi atvainojās, jā. Nu, kurš tad to varēja domāt, jā, tos 10 gadus? Es teicu, pagaid, jūs jau kaut ko varētu tagad labi izdarīt. Es te braucu atpakaļ uz Latviju, man vajag naudu, jo es varu nodibināt kaut ko līdzīgi, kas ir Zviedrijā. Galā viņu dibināja to institūtu pēc otrā pasaules kara, jo viņi saprata, ka viņi neko neēdz, kas notiek pasaulē. Viņi bija pārsteigti par to, kas notiek. Un viņiem vajadzēja vienu neatkarīgu institūtu, kas turpmāk pētīs. Lai politiķiem būtu kaut kāda neatkarīga ekspertīze. Nu, es aizgāju pie bijušā direktora Buhulta, nelaiķis tagad, diemžēl. Un es teicu, vajag naudu. Un viņš teica, jā, ok. Un uzrakstīja šitā te iesniegumu Zviedrijas ārlietu ministrijai. Kaut kur viņš jau vēl tur ir. Nu, mēs prasījām diezgan lielu naudu. Es teicu, man vajag priekš 3 gadiem, kamēr Latvijā viss nokārtosies, man kaut kā daudziņa arī vajadzēt, man būs darbinieki un tā tālāk un šitā vai nē. Un ziniet, mēs dabujām. Un ne tik daudz kā prasījām, tā jau vienmēr ir, jā. Un dabījām, es te varēju atgriezties un dibināt institūtu. Un tad vēl nāca papildus palīdzība. Jo tiklīdz, ka bija nokomplektēti pētnieki, kas nebija pilnlaiki, jā. Tur bija Aivars Stranga, tur bija Žaneta Ozoliņa, tur bija Daina Blejere. Un vēl kādi, un tad Zviedri tūlīt piedāvāja viņiem institūtā 2 nedēļu kursus, apmēram kā viņi strādā, kā notiek pētniecība par drošības jautājumiem Zviedrijā. Jo mums tas Latvijā jau neviens par to nebija rakstījis līdz šim. Kā cīņa pateica, tā bija. Un viņi tur aizbrauc, un tas jūs varat prasīt viņiem pašiem, bet man liekas, viņiem bija tas tā, tiešām bija ļoti jauki, tās 2 nedēļas viņi kārtīgi mācījās. Un tad vairāk šitādi bija palīdzības gājienu, un mēs iekārtojamies virs aktas Vēstures un filozofijas fakultātē, 3. vai 5. stāvā, tur pašā augšā, un ziniet, kur. Nu, nebija jau šitāds glaunas stāvs, kā jums tagad, vai dieļās, es varu tikai apskaust. Bija bijušies sarkanā stūrītī, marksizmu, leninizmu istabā. Vai tas nav labs gājiens? Jā. Nu, man tad Tautas frontes nodaļa Zviedrijā iedeva atlikušo naudu, kas viņiem bija pāri, un es universitātei uzdāvināju koridoru. Ielikām koridoram jaunas segumu, nokrāsojam sienas, un galvenais, piedodiet, satīrijām Latviju. Padomu laikam bija kaut kas drausmīgs, jā. Nokrāsojam, visu to izdarījām, jā. Un man liekas, man ir viena tāda bildīte, ko es jums iedevu, kur es tur sēžu, jā. Tā man viena maza firmiņa uztaisīja galdu un tā tālāk, un tā mēs sākam strādāt. Jā. Tikai viena problēma, pēc 3 gadiem Latvijā vēl joprojām nebija naudas. Es vērsos pie ārlietu ministrijas. Ko, tā. Un tā es palūdzu Zviedrijai, vai nevar vēl 3 gadus, kamēr mēs, iedzenām stingrākas saknes Latvijas zemē un Eiropā. Un tad mēs sākam diezgan labi strādāt ar dažādiem institūtiem Eiropā, jo par Latviju bija ārkārtīgi liela interese. Nu, kā?
kas tagad notiks? Viņi grib NATO, Eiropas Savienībā, un mēs jau bijām tādi, kā saka, proaktīvi, jā. Eiropas Savienībā, NATO, mēs uzreiz sapratām, ja mēs gribam to slaveno teicienu, es tagad mēģināšu atcerēties, pirmajā mūsu drošības koncepcijā, ko uzrakstīja ārlietu ministrija, kā nu bija? Angliski es viņu māku, es visu laiku angliski teicu. Secure the irreversibility of restored independence. Un tā nav brīnišķīga formula? Secure the irreversibility of restored independence. Tur Mārtiņš Virsas un citi piestrādāja pie tā. Nodrošināt atgūtās neatkarības drošību, neatgriezenisku. Tāpēc tas bija mūsu vadmotīvs. Un te es tu braukāju pēkšņi visādi ielūgumi bija. Visur Eiropā. Maksāju ceļu, viesnīcu, vai dienos. Tikai spēju vien tik līdz. Un bija uzreiz jāraksta pēkšņi visiem izdevumiem. Sēdēju tur un nebija jau tādi datori kā tagad. Vispār rakstīju vēl ar rakstamašīnu. Un tā bija lielais notikums faksmašīna, jā, kas lāgā nestrādāja. Dažreiz strādāja, dažreiz dēļ. Tad izvirzījās apmēram 2 institūti, kas bija arī interesēti šī reģionā. Un tas bija Ebert Stiftungs Vācijā un Konrad Adenauer. Un to visvairāk Konrad Adenauer sākumā bija. Ja? Un tad viņi vēl palīdzēja vai ne mums rīkot semināru šeit arī Latvijā. Es tagad nevaru atcerēties, kurš rīkoja pirmo lielo publisko diskusiju par Latvijas drošību. Bet tas bija turpat tādā koridorā, zemāk, lielajā zālē, Vēstures filozofijas fakultātē, kur atnāca visu pasauli Latvijā. Ja. Tur sēdēja pirmajās rindās pat aizsardzības ministrs un Juns, jo neviens nezināja, kas ir Rietuma Eiropas Savienība. Un atbrauc Gunila Herov, ko jūs varbūt pazīst, viņa pat bija Latvijā institūtā, ar institūtu šeit. Viņa atbrauc un lasīja lekciju, kas ir Rietuma Eiropas Savienība. Jo bija izvirzījies tāds ļoti interesants risinājums, it kā ko Krievija ieteica. Eiropas Savienība, labi, viņa nelikās, nezins, bet NATO nedrīkst. Ir Rietuma Eiropas Savienība, jūs tur varat iet. Un mēs domājam, kas ir Rietuma Eiropa? Es biju aizbraucis uz dažām tām konferences, skatos, tur nekā nav. Un beidzot, kaut kad 90. gadu beigās, viņi nolēma likvidēt vispār to Rietuma Eiropas Savienību, jā. Un viņi arī laikā palika tikai par tādu organizāciju, kas palika, lai maksātu pensijas tiem, kas tur agrāk strādāja. Ja? Un tad mums ieteica pievienoties Rietuma Eiropas Savienībai. Tas bija tāds pats slavenais Karaganovs, Sergejs Karaganovs Krievijā. Tad gribētu pateikt arī, mums bija arī tad dibinājuma ārpolitikas biedrība, jā. Ar citiem te Latvijā. Un notiek mums bija tāda biblioteka arī tur pāri koridoram filozofijas un vēstures fakultātē. Un es atceros 2 ļoti, ļoti zīmīgas tādas sanākšanas pirms publiskām lekcijām. Un vienā bija atbraucis Sergejs tas pats Karaganovs, pelēkais kardināls Maskavā, un atbrauc Hunters, kā viņai bija vārds. Hunters, tas bija Amerikas vēstnieks NATO. Un šitas bija Chatham House Rules. Un man ļoti interesēja tā, kā teikt, dialogs tā piediņās, jā, starp Karaganovu un Hunteru, jā. Un Hunters vēlāk otrā dienā publiskā lekcijā Reiternamā, mums bija arī, tur mēs notarījām mūsu lekcijas pēc tam Reiternamā, kā viņš pateica, ziniet ko, kā bija, viņš teica, mēs te neiesim, mēs neesam šeit, tāpēc, lai atkal redzētu, ka Latvija zaudēja savu neatkarību, jā. Mums faktiski, mēs gribam, viņš vienā vārdā pateica, jā, Latvijas interesi, drošības interesi arī būs interesi, un lai Karaganovs sēž mierīgs tur. Tāpēc, un tas bija liels notikums, jūs varat iedomāties, jā. Jūs varat vēlāk atrast papīros, kad tas īstenībā notika. Tad var atgriezties pie paša pirmās lielās starptautiskās konferences. Ja? Latvijā bija viena lieta, ja? Un, kā es pat minēju, šīs konferences, un tad bija tās lielās starptautiskās. Un te ir arī interesants stāsts.
jo tā pirmā lielā starptautiskā konferences notika Jūrmalā, un tas bija turpinājums mūsu Baltijas mieru un brīvības kuģu braucienam pa Baltijas jūru no Stokholmas līdz Helsinkiem. Jo pēc tam man bija tas uzdevums rīkot pirmo, kā saka, zinātnisko konferenci pa Baltiju 85. gadā, lūdzu. Un, tā bija ļoti interesanti. Un tas notika Stokholmas universitātē. Bet es domāju, vajag kaut kā cilvēki, ja, kas pievilks uzmanību un kas kaut ko jēdz. Un es aizrakstīju vēstuli, uzmaniet kam. Citādi drošība. Aizrakstīju vēstuli Brežinskim, Zbigņevam Brežinskim Amerikā. Bijušām Carter drošības padomniekam, kas bija viens no dūžiem, ja, Amerikā drošības jautājumiem. Un es tā īsti necerēju, ka viņš man atbildēs, bet padomājiet, viņš atbildēja. Tāda maza vēstulīte, pat mazāk pa A5, pats ar roku uzrakstījis. Viņš ir, paldies, Lieņa kungs, par šoreiz es nevaru, bet, citreiz. Un citreiz bija tagad 93. gada beigās. Un šitā īstenībā bija tā pirmā lielā decembra konferences pēdiņās, jo, ko es saucu, vairākus gadus mēs turējām katru decembra lielās konferences. No šodien tagad mums jau ir tās Rīgas konferences, arī ir rudenī, ja. Un īstenībā, tā Jūrmala bija ļoti interesanti, bet, nebija tur īkas nekas īpaši, ja, bet, pirmā lielā bija tas, kas notika tur tādā Soros auditorijā, pats Brežinsks piedalījās. Es viņam aizrakstīju, to apsolīju man. Cienījamais Brežinsks kungs, viņš teica, labi, es braukšu. Kaut kas traks. Protams, mēs savācām naudu. Adenauers iedēja, Konrada Adenauers, viņu priekšnieks tad arī tur runāja. Vajadzēja redzēt, visi saskrēja tur, jā. Visi daudz no Saimes, un pats Jurkāns atskrēja, vai ne, visi klausījās, un tas bija notikums. Kārls Bilds bija tur. Kārls Bilds, un iznāca mums faktiski, ko Adenauers mums izdeva, Konrads Adenauers izdeva publikāciju, kas mums vēl ir, te jums viņi ir kaut kur, vai ne, mājās man arī viņi ir, iznāca latviešu un angļu valodā, un tur Brežinsks izklāstīja savu redzējumu par to, kā NATO paplašināsies. Ja? Un mēs paguvām to nodrukāt, pirms Amerikā to nodrukāja Council of Foreign Relations, tas slavenais žurnāls, kas izdevums viņam ir Amerikā. Brežinsks man brīdinā, viņš saka, viņi tur uz uzskaņu vēl pielabos, bet viņiem ir tiesības viņu arī publicēt. Bet mēs, man liekas, pirmie bijām, jā, un tas bija mūsu trumps. Un es domāju, ar to tad arī institūta prestīžs bija, kā saka, nodrošināts Latvijā. Un tāpēc tā viss notika, kā vajadzēja, jā. Tā milzīgā braukšana uz visām konferencēm, uzstāšanās, nezinu, cik tur entos rakstus es esmu rakstījis. Lai gan es briesmīgi akadēmisks nebija, jā, gan man bija vēras un viss pārējais, es to šepti pazinu, jā, bet es biju vairāk tā, populāri vairāk rakstīju, jā, tā, drošības viedokļi tā vairāk, žurnālisti, lai cilvēki arī lasītu, jā. Tā viss notika, kamēr mēs iestājāmies Eiropas Savienībā un NATO, un tur es varu pateikt, mēs bijām ļoti aktīvi, jo bija referendums par iestāšanos Eiropas Savienībā, un Krievija pēdējā brīdī pamodās un saprata, šitas galīgi nav labi. Un tad sākās visādas akcijas, un tas referendums notika 2003. Gadā, kaut kad oktobrī vai rudenī bija, jā. Un mēs vērsamies pie Eiropas komisijas šeit Latvijā un pateicām, šitas ir vitāls jautājums Latvijai iestāšanās, un mēs esam gatavi savākt ekspertu komandu, dažādu nozarēm, ja, ne tikai mūsējai, kas ir Eiropas Savienība, pirmkārt, ko tas dod Latvijai, un ko mēs varam dot Eiropas Savienībai. Un es tagad mēģinu atcerēties, pusgadu laikā mēs laikam noturējām Latgalē un Vidzemē laikam kāds 30 seminārus. Jā, drausmīgi nostrādājamies. Dažreiz atnāca 10-15 cilvēki, dažreiz atnāca pilna zāle, vai ne, es vēl atceros, ka bija Daugavpilī, tur bija interesanti, atnāca daudz.
Nu, man patīk iedomāties, ka ne tikai kā prezidenta Vairevīķa Freiberga tur iestājās par to pamatīgi, jā, kā viņi to darīja, bet ka mēs arī devām savu ārcēvu un varbūt par 2% pacēlām to, nu, nezinu, 2-3% pacēlām to latiņu uz, kas bija 77% balsojot par. Dažās vietās Latvijā pat par 90%. Nu tā, un tad, un pēc tam jau bija NATO, tur arī ir savs stāsts, bet, tur pamatās, tas Hunter citāts, ko es teicu, jā, tas bija tas galvenais, bet es varu arī pateikt to, ka es arī tikos ar Nuriku, Robertu Nuriku un ar Asmusu, kā viņam bija vārds? Atceries Asmus, kā viņam bija vārds? Kā? Ronalds. Jā, viņš, Ronalds, jā, Asmas. Un viņi atbrauc uz Baltijas valstīm risināt to problēmu, jo mēs nevarējām iestāties pirmajā kārtā. Polija, Čehija un Ungārija iestājās pirmajā kārtā, jā. Mēs nevarējām. Bet kaut ko vajadzēja darīt, jo tad radās, tā kā mēs palākā zonā esam, jā. Šie zēni atbrauc, viņiem bija RANDS, tāds privāts institūts Amerikā, Santa Monikā, kur es faktiski dzīvoju blakus gandrīz vai ne, un ar kuriem es dažreiz biju runājis. Vienu no Bulgārijas, jā, par padomu savienības lietām, tā tālāk. Netiešām ar tādu kontaktu bija. Viņi atbrauc un tad veic pētījums Baltijas valstīs. Es īsti viņam tur nesēdēju pie galda, es vienkārši pa Rīgas par ielām staigāju vai ne, un bija sazinājies ar ārlietu ministriju, kas mums ir jāuzsver. Un es pateicu, vienkārt visām 3 Baltijas valstīm jāiestājās. Un otrkārt, vajag vārdu drošību tur iekšā. Vienalga, ko jūs jābūt iekšā drošība. Jā. Bet es nebiju izšķirošais tur galīgi. Es tikai vienkārši to kā interesantu faktu, ka tādiem cilvēkiem, ja ir izdevība tikties, tad, es, protams, aizskrēju pie viņam un pastaigāmies par Rīgu. Un arī tas bija arī viss, bet ko mēs gribējām ārlietu ministriju, to arī dabūt. Jo tur bija tāds formulējums, ka Amerika ir ieinteresēta Baltijas drošībā. Tur kaut kādā tur ir jāskatās papīros, kā tas bija, un tas mūs nodrošināja. Kā mēs jutamies drošāk, jā, kā Amerika ir ieinteresēta. Kaut gan tas bija tā Amerikas un Baltijas valstu harta, jā, kaut kas tika parakstīts. Ko vēl var teikt? Lielākie uztraukumi man bija pēc tam, ka jau mēs gandrīz iestājāmies, ka iestāsies Igaunija pirmā, un ka pirmā iestāsies Lietuva. Wow. Un laikam ir bijuši manā mūžā daudz dramatisku brīži, jā, tas fakts, bet vācieši bija un Somi bija organizējuši konferenci Helsinkos. Jā. Un tur bija viens tāds dūzis no Vācijas ārlietu ministrijas, un kas tur vēl bija? Somijas ārlietu ministra vietniece, jā, State Secretary, kas vēlāk kļuva par vēstnieku Krievijā. Un tad tur bija tā, Somija bija izvirzījis tēzi, ka pa priekš Igaunijā jāiestājās. Tad Krievi tā tik to lāgā nepamanīs. Ja visi 3 valstis, tas pārāk liels kubos Krievijā. Pierunājis Zviedris un Dāņus, lai ar tam piekrīt. Un tad es teicu, to nevar pieņemt. Un, ziniet, cīnīties ar valsts sekretāru ārlietu ministrijā, Somijā, tad bija slēgta sēde. Nebija viegli. Man jau mugura palika slapja, jā. Tas bija šausmīgi. Bet es tomēr turējos, es sapratu, tas ir cauri, jā. Pieklājums pēc tam vajadzētu kaut kādu formulēt diplomātiski atkāpties, jā, nē. Un tur bija, kā saka, angļi saka to stand-off, konfrontācija. Neviens nepiekāpās. Pēkšņi vācietis pieceļās kājās, viņš saka, neuztraucieties. Mums ir šitāds formulējums, ko mēs varētu piedāvāt. Stadionu modeli. Visi 3 tiek aicināti iekšā. Latvieši un lietuvieši var skriet apkārt trenēties, bet viņi nevedīs tiešās sarunas par iestāšanos. To darīs Igauni. Un jums būs tas skrīnings. Ja? Un ka jūs būšat pietiekami labi šatrenējušies, jūs varētu iet tādā iekšējā aplī.
Nu, tad mēs izdīgām kā draugi. Ja tu esi iekšā stadionā, tad šī durvis ir cietā, pēc tam cauri viss. Un mēs vāciešiem, baigi, labi, ļoti labi. Tā arī notika, bet mēs bijām tik labi ar to skrīningu, ka, kad mums sākās iestāšanās sarunas, mums nebija īstenībā vairs par ko runāt. Mēs uzreiz iestājāmies un visi 3 Baltijas kopā iestājās. Un par NATO, jūs varat iedomāties, man drusku kauns par šito runāt, un man īstenībā nevajadzētu, bet, vajag, vēsture paliek vēsture, un tas ir sen apakaļ, jā. Man taču aicināja Lietuvas vēstnieks šeit Latvijā uz pusdienā. Iedomājieties, viņš pirmoreiz mūžā kāds Baltijas vēstnieks uz pusdienām, citu vēl biežāk. Viņš saka, būtu labi, ja Baltijas, ja mēs pirmie iestātos NATO. Es saku, kāpēc tas būtu labi? Citādi jau nevar. Tas pats arguments, kas Somijam bija, jā, ka Krievi tur neatļaus un tā tālāk. Es saku, un kas tad mums notiksies? Viņš saka, Latvija būtu mūsu prioritāte drošības jomā. Es saku, paldies, prioritāte, jā. Un te amerikāņi nāca mums palīgā, jo viņi saprata, nevar vienu Baltijas valsts aizstāvēt, un citas nē. Ko mēs šodien skaidri redzam, tagad ar tām NATO bataljonu tur Polija vēl vajadzīgi, jā. Cerīgi galīgi neiet cauri. Šodien amerikāņiem un ir pat militārie līgumi, ko Obamas laikā slēdza Zviedrija un Somija, pēc tiem jau arī nevar vairāk. Viss viens veselums. Un es tur nebiju klāt, tas bija Vašingtonā. Varam pateikt, jūs jau visu to arī varbūt zināt, jā, ka Lietuvas vēstnieks Vašingtonā bija priecīgs, sanākts pilna zāle cilvēkiem, staigā viens no otra dzēr. Un tādā laikā bija viens ļoti ietekmīgs cilvēks Amerikā, nevalstiskais. Viņš dabūja lielu naudu no viena Teksas miljonārus un braukāja apkārt un kārtoja šitos drošības jautājumus, un mēs sapratām, ka viņš ir tāds īstenībā neoficiāls valdības pārstāvs Vašingtonā. Kā viņus sauc? Sen nav redzēts, viņš bieži brauc uz Rīgu. Es vēlāk atcerēšos, jā. Un viņš diezgan brutāls bija, faktiski. Tieši viņš arī uz konferences ārpolitikas institūtā piedalījās. Tīri labi viņu pazinu. Viņš pēkšņi pasaka silencio. Viņš pasaka, parāda uz vēsies, to lielāk astāti cilvēki, kas tur bija. Nerunāt muļķības, jā. Visi 3 Baltijas iestāti. Drosmīgs, pazemojums. Amerikāņi to arī var darīt, starp citu. Jo. Tā kā tas arī jāņem vērā, jā. Tur amerikāņu intereses ir jāsaprot, jā. Un tā mēs visi iestājāmies, visi 3. Tā cauri bija. Te bija jāiet politikā. Radās talantīgs jauns cilvēks, kam bija īsta izglītība, ne jau tā kā man. Politikas zinātnēs, starptautiskās attiecībās, jā. Un laimīgā kārtā, ka institūts izskatījās diezgan švaks. Tas bija 10. gadā man ievēlēja Saeimā, jā. Andris pārdeva, paskat, kur mēs šodien esam. Jā, es saku, salīdzināt marksismu leņņismu izstāvīju ar šito telpu, tas parāda, kāds ceļš ir noiets Latvijā institūtā. Nākamie 25 gadi būtu vēl vērienīgāk, jo situācija pasaulē galīgi neizskatās labi. Es te nerunāju par terorismu, es zinu, ka terorismu tiks galā, jā, tas ir skaidrs. Visi saka, labi, sakaus rakā, sakaus tur Sirijā, un viņi kaut kur citur aizies Afganistānā, bet ar laiku tik spēcīgas valsts, kāda ir rietumi, jā, ar laiku jau, tas žņauks, Anglijā pat notika tas šausmīgais sprādziens arēnā, bet tik un tā, viņi ar laiku zaudēs, tas ir skaidrs, jā, bet, jo resursi, kas tur tiek ieguldīti, ir milzīgi. Un es jau vienmēr varbūt kaut ko pateikšu tagad, kas ir varbūt tā drusciņi neordināri, jā, bet es domāju, ka ja beidzot izlīgs arābi ar Izraelu par Palestīnu, jā, un izskatās, ka tas beidzot arī varētu notikt, jā,
tad jau vēl arī mazināsies viss tas, jā, jo redziet, Latvija nav izolēta no pārējās pasaules, un tāpēc arī institūts tiešām ir vajadzīgs, ko es gribu pateikt. Bet tā problēma ir vēl viena tā problēma, ir tas, ka mēs redzam, kas notiek Amerikā, Vašingtonā, un tur ir atklāt sakot, Krievija nozaga vēlēšanas Amerikā. Tas ir visiem skaidrs, jā. Kulvāros visu, pat bija Dānijā kulvāros, visu to zina, jau visu par to runā, jā. Tā kā man būtu ieteikums institūtam skatīties uz visām iespējām. Un es pats domāju tā, Eiropa tomēr paliek Eiropa. Bez Amerikas mēs būtu cauri, tas ir pilnīgi skaidrs, jā. Bet nākotnē jāsāk domāt par jauniem spēka veidojumiem pašā Eiropā. Un es domāju, mēs no vēstures neko neizmuksim. Un es redzu, ka Vācijai būs jāieņem savu vadošo lomu. Lielbritānija ir izstājusies no Eiropas Savienības. Tas nepietiek, ka viņa ir NATO. Ir Eiropas struktūras, kas mūs visu uztur NATO. Jā, kur mēs varētu 2% maksāt bez Eiropas Savienības. Un tas ir lielais jautājums tagad. Tagad, paldies Dievam, ka Francijā Makrons uzvarējis, un tas šīs divas valsts. Jo Francijā ir atomieroči, kas vāciešiem nav. Lai gan Vācijā notiek debats par atomieroču iegūšanu, jā. Jo visi trusīti satracināti par to, kas Amerikā noticis. Un, kā visi zina to veco teikumu, visu solis vienā grozā nevajag likt, jā. Un otrais ir tas, vien ciešāk ziemeļu reģionu veidošanās, tas ir pilnīgi skaidrs, jo Eiropa varētu būt dažādi ātrumi, jā, un mums vistuvākās attiecības ir ziemeļu valstīm, tas arī vēsturiski noteikts ģeogrāfiski, jā. Un galvenais, ka viņi nevar aizstāvēt sevi bez mums, un mēs nevaram sevi aizstāvēt bez viņiem. Tas ir otrais, un trešais ir tas, ka ir patīkami redzēt, ka notiek ciešāk, parlamentāra līmenī, jā, tādi NB8, jā, kur es arī piedalos, parlamenta līmenī. NB8 un Višegrad 4 sarunas parlamenta līmenī. Jo bez Polijas jau arī mēs neko netiksim. Tikpat svarīgi kā Vācija, bet Polija bez Vācijas arī nav nekas. Un tā es redzu apmēram ieskicēju to nākotni. Tas nenozīmē, ka mēs nenovērtējam Spāņus un Itāļus un tā tālāk, kas būs NATO bataļonā. Bet es domāju, tas instinkts ir un tā dabiskā cilvēka uzvedība ir tāda, jā, ka viņš pievalkās savam reģionā vistuvāk, jā. Jo tur ir vienkārši tās krasās intereses. Tur ir tas, viņi ir tālu projām un tie pārējais vietas tom tepat ir, jā. Un pirmie dabūsim triecieni, jā. Tā kā tas ir vienkārši interesi, un arī ekonomiskās. Akal atdzīvojās tas Hanza, vai ne? Hanza, kā saka, apvienība, jā. Tā vienmēr bijis 1000 gadus. Jā, apmēram tā. Kā jau senie grieķi teica, nekas būtiski nemainās pasaules vēsturē, tikai forma mainās. Paldies!